Reiz senos laikos Amanda nokrāsoja zaļus matus. Tad viņa visu skolā apsmēja. Čau visiem! Un atkal ir klāts svētdienā. Jā. Un šīs nedēļas video, es zinu, ka jums visiem ir problēmas ar nepateikšanu. Jums ir tāds, varbūt tās, nē. Tāpēc vajag pateikt, es jums iemācīšu, kā pateikt labāk nē, kā izvairīties no atbildības sajūtas un vienkārši kā labāk pateikt nē. Sapratāt man domu? Nē, es zinu, ka jūs sapratāt. Un tātad ķeramies pie lietas. Pirmais veids – vienkārši nē. Brauksim dzīvot uz ezeru. Otrais veids – izdomā attaisnojumu. Mazā, ko dosimies šādien klubiņās? Klubs, kāds? Nu jā, klubiņos, nu tādos foršos. Nē, Patāmsāsim. es pārāk forši esmu priekš klubu. Un es? Turiet droši. Es pārāk forši. Trešais veids – ignorē. Māsā, palasīs man grāmatiņu. Māsā, tev mamma mēli izgriez. Nu labi, es lasīšu vienu pati. Reiz senos laikos Amanda nokrāsoja zaļus matus. Tad viņa visu skolā apsmēja. Man nepatīk, ka tu ar mani nerunā. Ceturtais veids – izvairies. Tu izties vēlmi pilni, varbūt tev piedāvā bībeli? Man ir vienmājās. Nu, mūsu klubiņā lasa daudz tādas bībeles un tā, mēs varam radīt ģimeni kopā. Man ir jau mamma un tētis. Nu, un bērni? Jā, arī bērni. Man māsa ir. Kaķis. Arī kaķis man ir. Suns arī ir. Tic Dievam? Ticu. Kaķis arī? Piektais veids – vienkārši skaties. Vēlies palasīt Hēliju? Restaurantu? Nē? Tas vakardienas zeķis. Viss kopā? Tev skaists acis. Sestais – pajautā atļauju. Klau, man forši balīt, bet nav uz to. Varētu aiziet? Pagaidi. Es pazvanīšu mammai. Čau, mam, klausies. Nē, pie manis nav balīt. Nē, nē. Tolete! Nu jā, es gribēju pajautāt, man draudzene var aiziet uz toleti? Nē? Nu labi. Nu nevajag jau. Tā? Nevar. Nu labi. Tad es došos mājās. Septītais veids. Mūts! Uzskatās, tas man nākas? Uzskatās, tas man nākas? Astotais. Atbaidi. Labrīt, Zaķīna. Pārš naktiņa bija gultā. Vēlies aiziet, no rīta arī? Labi, nu es paņemšu savus vantas. Tā, Zaķī, piezvani! Devītais. Vienkārši maina tēmu. Dorotei, tā kā man ir palicis 18 un man no 3 gadu vecuma mamma teica, ka es nedrīkst ķemmēt matus. Nu, vai tu varētu būt tā pirmā un izķemmēt manas matus? Es būtu ļoti pagodināta. Vajag skaistais augšs rokā. Laiks? Nu,
Jā, bet... Pasties uz to māku un tas visās tā kā zilonis. Jā. Zirdziņš, vai ne? Nē. Pasties, kā tev ir? Kā ir sajūta, kad ir 18? Tas ir apmēram... Tu baigi skaistās krālītes klausījās, kur tāds? Nopirka... Man ļoti patīk arī šitā kleita. Pasties, tev ļoti patīk kaķīši? Man patīk. Pasties, kāpēc man ķemē ir zaļi mati iekšā? Jā, tu varētu izsēmā. Nu jā, man... Zikā? Tu zināt, ķēmi ļoti labi arī var sist kaut kāds nagliņas iekšā, vai ne? Jā, ejam. Jā, man skaps nokrīt, aiziesim. Jā, mēs jā, labi aiziesim. 10. Pārliecina otru, ka viņš to negrib. Ej, zini, es nesam nopirkt mašīnu. Iet pabraukāties? Es jau labprāt neesmu, protams, varētu iet un tā, bet, zin kā, man tētis nesen aizgāja braukāt un mamma nesen aizgāja braukāt, un pēc statistikas liecina, ka katrs 3. autovadītājs, iekļūst kādā nelaimes gadījumā, un tad tu būtu 3. un... Nē, bet, protams, mēs varam iet, varbūt tāds kāds pirms mums jau ir aizgājis, bet, es nezinu, vai es tā gribētu riskēt, bet, nē, es ļoti gribētu, Es labāk paņemšu skeitē. Jā, bet, nē, tu jau vari braukt ar mašīnu, tu jau vari mirt. Brauc tu. Un tad tie bija 10 veidi, kā pateikt nē, un ar to šoreiz arī mēs beidzām. Jā. Jūs jau atkal zināt, kas ir jādara, jā. Subscribe, abonē, patīk, like un vispārējais. Jā, tas ir pašsaprotam, bet tad jau tiekamies nākamā svētdiena. Tā, puča. Aha.